Sveiki, te Edgars no Drošība LV, un es gribētu pastāstīt, kā mēs varētu sadarboties video novērošanas uzstādīšanā. Un parunāsim par tādu gadījumu, kad klients domā, vai viņš varētu pats uzstādīt, teiksim, pie mums nopērk aprīkojumu un pats uzstāda. Un bieži vien ir tāda situācija, ka cilvēki domā, ka viņi varētu paši uzmontēt, savilkt kabeļus, visu savienot, bet nav tās zināšanas, kā sakonfigurēt video novērošanu. Un it sevišķi, ja tā ir vesela sistēma, kur ir antenas, kur ir bezvadu savienojums starp ēkām un tam līdzīgas lietas. Un tad mēs darām tā, ka mēs varam saplānot kopā ar klientu, pakonsultēt, izveidot šo te sistēmu, sakonfigurēt un pēc tam arī nodemonstrēt, kā tas viss darbojās. Un klients var visu uzstādīt tādā režīmā, tā kā plug and play. Ja? Vienkārši viņam pēc noteiktas schēmas tas ir jāizdara. Tagad apskatīsim uz viena tāda piemēra, tie tāda schematiska video novērošanas sistēma. Tā tiešām tas nav tāds projekts, bet tiešām tāda schēma tikai, kur te ir 4 ēkas, ja, šie te rāmi, tur māja, darbnīca, 1., 2. ēka un attiecīgi kameras. Ja, un katrai kamerai te ar zaļu ir savs nosaukums. Tad tur vēl ir komutātors un galvenais ir arī varbūt īpatnība, ka ir tās antenas. Tad antena, kas savieno 1., 2. ēku un darbnīcu. Un attiecīgi pārtrauktā līnija nozīmē, ka tas ir bezvadu savienojums. Un kā tas dabā izskatās? Ja? Tagad mēs saprotam schematiski, bet vai cilvēks, kuram nav pieredze, var to aprīkojumu pēc tam šādā veidā savienot? Un dabā tas pats, kas ir schēmā, mums ir šī te 1. ēka. Ja? Mēs redzam, ka šādi tas viss dabā izskatās tas aprīkojums, un pirmajā brīdī varbūt drusku grūti uztvert, bet mēs skatāmies tā, te ir ierakstiekārta, ir ierakstiekārta. Te ir komutātors, ja, attiecīgi komutātors. Viņš savienots, ir ar vienu antenu, ja, un šī te antena, ja, attiecīgi ar šīm ēkām. Un tāpat, kā šeit ir tāds komplektiņš, ja, tāpat arī, piemēram, darbnīcas aprīkojuma komplekts, ja? Viņš mums ir šādi. Un ko mēs darām? Mēs šādu komplektāciju iefilmējam. Ja? Un tā jūs varat redzēt tas, kas ir schēmā. Jūs varat arī dabā saprast, kas ir kas. Lūk, te ir pierakstīts, uzlīmes, marķējums, antenas numurs. Arī šeit, uz antenas ir numurācija. Un tas viss saskan ar to pašu numerāciju šajā schēmā. Ja? Piemēram, ir antenām zilā krāsā, numuriņi, un tādi paši ir arī dabā. Un attiecīgi šīs te 2 ēkas, atkal mums arī ir vēl komplektiņš ir šāds. Ja? Arī ir marķējums, inžektors, var redzēt, kā viss ir savienots, kur ir barošanas bloki. Un tāpat vēl viena ēka. Un tad tas princips ir, ka tas ir tas aprīkojums, kas būs jāuzstāda. Un tāpēc, ka jums ir schēma un ir arī attiecīgi, jūs redzat dabā, kā tas aprīkojums ir savā starpā saslēgts, tad jūs vienkārši pēc šīm te bildēm varat visu montēt kopā un tam būtu jāstrādā. Tāpēc, ka ēkā šie te vādi, kas ir tādi īsi, tikpat labi viņi var būt vairāki 10 metri, un tas schēma, tas princips nemainās. Ja jūs to kopā saslēgsiet, tas viss strādās. Šeit ir vēl viens gadījums, kur tāda neliela video novērošanas sistēma ir tā kā sakomplektēta, var teikt, te uz galda, un viņi var attiecīgi sakonfigurēt tā, ka jau konkrētajā objektā vienkārši atliek saspraust visu kopā, un tas tā kā plug and play strādās. Un te ir tā kā 2 varianti.
Vienkāršākais variants ir, redz, ko šeit ir tā antena, switch un kameras. Tas ir PoE switch, kas visu savieno. Un mēs redzam, ka tas var atrasties, teiksim, 100 metru tālāk, tas switch. Otrs variants ir nedaudz sarežģītāks, ka ir vēl NVR iekārta. Un tas switch var arī atrasties šeit, tikpat labi viņš varēja atrasties arī šeit, ja, kaut kur tuvāk kamerām. Ja, un te mēs redzam, ko ir šī te antena. Ja, tā ir antena. Šī te antena ir pievienota pie switcha, switch viņu baro. Savukārt arī šī antena ir pievienota pie ieraksta iekārtas. Un ieraksta iekārta ar to ir savienota. Un visas kameras, ja? Attiecīgi 1, 2, 3 kameras ir pievienotas. Un attiecīgi, ja jums šķiet piemērots tās variants, kad jūs paši montējat, bet mēs visu sakonfigurējam, tad lūdzu vērsieties pie mums, apspriedīsim, saplānosim, sakomplektēsim, sakonfigurēsim, un tas viss būs iespējams.